Aina, Aleksandra un Rima ir Jūrmalas pirmās servisa dzīvokļa iemītnieces. Šodien viņas ir īpaši rosīgas, jo gaida ciemiņus. Vēl pirms pusgada dāmas vienu otru pat nepazina un ar savām ikdienišķajām problēmām cīnījās vienatnē. Tagad viņas jau sadraudzējušās un atzīst, ka pārcelšanos nav nožēlojušas nemirkli. Agrāk mēs dzīvojām, mums ne ūdens nebija. Citi kaimiņi bija ļoti tādi specifiski. Tagad mēs ļoti labi. Servisa dzīvoklī ir visas ērtības, kas ļauj kundzēm pašām tikt galā ar mājas soli, un, ja nepieciešams, taukā ierodas arī sociālā dienesta mājas aprūpētāji. Dzīve šādā mazajā pansionātā ļauj attālināt pārcelšanos uz lielo pansionātu. Es uzskatu, ka ļoti svarīga ir pēctecība. Ja cilvēks dzīvo savā mājā, mēs viņu aprūpējam, tas ir viens, bet ja viņam jānokļūst no savām mājām uzreiz ir uz pansionātā, viņiem ir nelielas problēmas. Protams, šādā labāk. Te tu jūties kā mājās, pansionāts pats par sevi, tas vārds. Tur tādi visi cilvēki, tur, es nezinu, tur visādi var gadīties cilvēki. Pašlaik Jūrmalā ir 117 mājas aprūpes saņēmēji, tāpēc tiek prognozēts, ka pieprasījums pēc šāda pakalpojuma varētu būt liels. Pašvaldībai patreiz ir diezgan daudz tādu dzīvokļu, kurus mēs varētu jau remontēt un pielāgot šādai vajadzībai. Un, ja šis pakalpojums būs pieprasīts, droši vien arī iepirksim vēl dzīvokļus un realizēsim šo projektu. Servisa dzīvoklī katrai iemītniecei ir sava istaba un kopēja viesistaba un palīgtāps. Visus komunālos pakalpojumus tā iemītnieces apmaksā pašas. Uz šādu dzīvokli var pretendēt vientuļie pensionāri un cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmala. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.